Смотрите, какое отношение к людям. Посмотрите, очень интересно. Это только начало у них. Un tad ir vēl pāris piemēri, kas ir citās Eiropas Savienības valstīs, kur ir 200 metri, Tartu 300 metri, Stokholmā 190 metri. Mēs varam, jā. Super. Es dzirdēju, ka jūs esat pret. Vai mēs varam diskusiju uztaisīt? Es varu iedot mikrofonu. Nē, es vēlreiz saku, es negribu dzirdēt politiskus lēmumus. Politiskus. Es esmu Imantas iedzīvotājs. Bez politikas. Mani mūžas bulvāris 38. Pagaidi, pa vienam. Mazliet pagaidiem, pa vienam. Ar meliem? Ar kādiem meliem es sāku? No. Jā, es iedošu pagaidiem. Viņa aizskārā ar viņam tiesības atbildēt. Aizskāra, nekādas tiesības. Saka, Dievs, pasarg, Dievs. Sipaņenko kungam tiesības. Es galīgi netaisos aizskāra. Mīļie imantieši, jā, es arī dzīvoju Imantā 16 gadus. Šī sapulce sākosies ar to, ka mani vainoja, ka 17. gadā es dienas biznesam devu interviju par to, ka Rīgā ir vajadzīgs kolumbārijas, nevis krematorijas. Cilvēks vienkārši jauc divus termiņus, ja? Kolumbārijas kopš tā laika ir izbūvēts pašvaldību kapsētā. Līdz ar to es savu darbu, kā komitejas priekšsēdētājs, uzbūvēju kolumbāriju, esmu pabeidzis. Tas ir pirmkārt. Otrkārt, ja? Šoreiz mēs redzam ļoti dīvainu situāciju, kad viens politiķis, kuru komiteja nav pilnvarojusi rīkot šo sapulci, ja, uzstājas ar reklāmas pasakumu privātai iniciatīvai. Es kaut ko šito pirmo reizi mūžā redzu, būdams politikā no 2002. gadā. Sipaņenko kungs, var jautājumu? Nē, jūs jau runājat daudz, ja? Es tagad pastāstīšu. Nē, tā tas nenotiksies. Mēs organizējam šo pasākumu un mēs vai nu diskutējam. Jūs pat krēslus nevarēja atvest cilvēkiem, ja jūs saucat šo pašu pasākumu par balagānu. Tas nav balagāns, tas ir stand-ups uzstāšanas vienam komikim, kurš nezināmajā kārta cīcis pie mandātā. Un šobrīd, ja te Imantas iedzīvotāji atnākuši tiešām pateikt, ka mums nevajag ne krematoriju, ne kolumbāriju, ne jaunu privātu kapsētu šeit. Punkts! Lūdzu, jautājumu. Viss? Paldies. Nākamā, tu gribēji prasīt, jā. Kā tā vārds ir? Maksims grib uzdot jautājumu. Godājamie Imantas iedzīvotāji, labdien! Varkolds kungs, paldies, ka jūs atvedāt mums šeit odus pabarot. Paldies, ka jūs esat arī šeit atbraucis. Jūs papūtāties ar... Nē? Jums nekoži, jā? Labi, jautājums ir kāds? Nu tā, es gribētu pateikt dažas lietas. Pirmkārt, es vēlētos jums atgādināt, ka iedzīvotāji 3000 vairāk ir parakstījušies pret šo te iniciatīvu. Vēl divi fakti, kurus es jums gribētu pateikt. Pirmkārt, jūs rādījāt šo te statistiku par metriem tūmā mājām Eiropas Savienības valstīs. Jūs zināt, kā ir Ķīnā? Ķīnā krematorijas ir ārpus pilsētas centrā, nevis pilsētas centrā. Otrs izmeši, kas nāk no krematorijām. Jūs zinājāt, ka dzīvsudrabs nāk ārā no krematorijas, kad dedzina mirstīgās atliekas? Galvenā lieta, ko es gribēju pateikt šodien, katrs politiķis var iedzīt savā politiskajā karjerā kapa naglu. Savu kapa naglu ir iedzinusi Marta Kotelo ar Imantas koku izāģēšanu veloceliņām. Jūs esat izāģējis ar krematoriju. Kauns! Paldies. Tātad par Ķīnu. Es nezinu, kur jums ir informācija, ka Ķīnā ārpus pilsētas ir krematorijas. Es pārbaudīšu, protams, bet es nezinu. Bet mēs dzīvojam Eiropas Savienībā, tas ir viens. Numur 2 par svinu, ko jūs stāstat, kas nāk ārā. Dzīvesudrabs, es atvainojos, dzīvesudrabs. Jā, es šausmīgi jaucu, es vienkārši visu laiku bez apstājas jaucu visu kaut ko. Dzīvesudrabs, kurš nāk ārā, tas kursteni, ir filtri tur virsū. Un visi tie filtri tiek testēti un ir speciāls
speciāls Eiropas Savienības noteikums, kā pamatā tas viss ir. Tas ir viens. Nākamais jums te netālu, man tā liekas, ir precis, ja es nemaldos liels, bet... Jā. Mazais, tas, kas jums te patās, tas ir, nu kā termoelektriskā stacija, nu kāds teica. Un patreizējā, un pašreiz